Sveiks! Jauna sērija. Jūs neticēsiet. YouTube'ā sērijas nāk pagaidām, jā. Visa sezona beigusies, jau pateicu memberiem, jā. Bet tā sakrit, ka pagaidām nāk vienreiz nedēļā. Un jūs varat iedomāties, šī sērija iznāca pēc... Vecā Honda Civics. Viņš principā viņam purnā gan arī ieprāns. Kā viņš nesās ītu nost? Viņa iznāca pēc nedēļas, jā, bet sanāca, ka dēļ mana menedžmenta ar sēriju postēšanu jums būs patīkamāk tādā ziņā, kad šī sērija tiek filmēta 20 dienas pēc tās, kad es iesēju to zāli un ar skarifikātoru tur izbraukāju. Tāpēc mēs tagad brauksim uz villu. Es plānoju mazliet tādu mazu gabaliņu ezīti, bišķiņu nopļaut to zāli, viņu nevajag daudz pļaut tā, kad viņa ir zema, viņu vajag tikai bišķiņu, jā, tas es ievēroju procedūras. Vienkārši štāvāk kaut kāds vēl mantiņas un parādīt jums, kā izskatās, vai ir kaut kas mainījies, vai nav, vai ir kaut kāds rezultāts, jā, par to zāli. Jo es kā atgādināšu, tad es iesēju, es pirmkārt ar skarifikātoru nogāju visu laukumu zemi, pēc tam es iesēju sēklas, zāliena, un pēc tam es... Un pēc tam es uzliku mēslojumu, rudens. Pēc visas procedūras vislabāko rezultātu loģiski var es ieraudzīt pavasarī, ja? Bet man jau gribas redzēt, kā izstās pēc 20 dienām, vai ir mazi uzlabojumi, bet īstos augļus mēs baudīsim pavasarī, kad sāks viss ziedēt, silts paliks, jo tām mēslojumam tagad pa ziemu, par ūdens laiku ir jānostiprina saknes tam zālienam. Labi, pietiks te runāt. Es paņēmu dronu līdzi, atkal salikšu drona kadrus kopā, lai var salīdzināt, kā bija pirms 20 dienām un kā ir šodien, ja? Sarunājuši? Tā kā vai iekārtojamies un baudam šīs sezonas, var teikt, vienu no pēdējām sērijām, jo nākamā visdrīzāk iznāks, nezinu, pēc mēneša varbūt. Man rokas sāp, davai beidz runāt. Es vairs nevaru noturēt. Davai, viss skatam. Tā. Pirmā reakcija. Zini, kas sāp vispār? Nu, tāpēc, ka tu te žāp. No bērni, esat gatavi ieraudzīt, vai zāli izaug pa 20 dienām, vai ne? Atceraties iepriekšējie, ja kadri? Kā izskatījās? Kad viss bija ar skarifikātoru. Tadā! Viss. 10 kg zālienu sēklas un 15 kg mēslojums. Pateikšu godīgi, diezgan īstenībā grūts darbs. Reku līnijas var redzēt, bet ļoti lēni īstenībā zāle aug rudenī. Bet reku te bija lisīs, vispārībā nebija kaut kur te zāle. Reku tur nebija. Nu, bosus, kāda viņa tāda sulīga palika no vitamīniem, nu, no mēslojuma. Te reku aug ciet, reku tur aug ciet, nu, visur aug ciet. Loģiski, ka viņa nav bieza, bet viņa ir, vējš kā vienmēr šo nolauž. Nu, es domāju, ka būs jānofilmē ar dronu, lai arī redzētu no malas, kā izstās pirms un pēc 20 dienām. Un šeit nekas neaug. Un salīdzināsim, jā? Jā. Ko tu gribēji iziet pa dārzu, kaut ko nokomentēt, kas mums izauga? Jūs zinājāt, Reku, pasties rudenī. Reku, rudenī lilija viena izauga. Jā. Super vienkārši. Klausies, ja tās rozes sāk kā laikam. Rozes sāk augt? Rudenī, ziemā. Es te kaut kādas vecās sēklas izbēru, no viņām vispār gan arī neizdīga zāle. Tu teici, ka ārā būs silts un spīdēs saule. No. Kā tad es gribēju pēc 20 dienām atbraukt un apsīties, kas te notiek? Un te vajag vispār nopļaut, redzi? Tāpēc, kad man pēc instruktāžas vajag, lai es atstāju 8 cm zāli. Jā, vietām tāda rīktīgi sulīga. Un rekur, tenīs risiņās iekšā, ne? Izauga. Un pavasarī man būs vēlreiz ar skarifikātoru jāiet pēc procedūras. Nu un viss. Tādā veidā mēs varbūt iegūsim nākamu vasaru jau kaut cik normālu mauriņu. Jā?
Pats kāda priecīga sieva atbrauc uz vasarnīcu atpūsties. Pasties kāda priecīga. Tu apčakarēji man kārtē, es teicu, ka būs silts. Oh, Amēli, re, kur ir? Kas tas ir? Varda. O, kas to pa krāsu viņai? Es nu Pagaidi, apstājies. Apstājies. Ar vardi runā? Nu jā, ko viņi skrien, neļauj papilmēt. Nu viss. Tagad pacelšu dronu un paskatīsimies, kas mums notiek tā. Nu, loģiski, ka no augšas izstās savādāk nekā, ka no zemes skatās, protams, bet, nu, labi, nav laika runāt, jālido. Dronu palidināja. Nu, kā jau es teicu, rezultātu īsto noteikti varēs baudīt nākam vasar, bet, manuprāt, ka izskatās bišķiņ labāk nekā bija. Tad tagad mēs veiksim rudens darbiņus. Man vajag mazliet nopļaut, pie reizes arī lapas savākšu. Reku Diāna jau sāka visus stūrīšus maukt ar šo te, ar trimeru, un pa sēdzi sitās ar aukli, saproties. Un es ņemšu pļaumašīnu un maukšu. Saprot? Tam mums vēl plānā ir šo teltu novākt uz ziemu, lai viņi te nav. Un vēl mēs gribējām... Ko tu dari? Un vēl mēs gribējām šašliku uzcept šodien. Tu zināji, ka viņš nav tā jālaiž ārā? Kā? Tukšēji tā pagāzējot mazliet. Nē, viņš negāja. Automātiski viņam jāiet ārā. Viņš negāja. Iet un pa sētu mazāk sitīs un lēnāk dils. Ai, klausies, izbeidz, jā! Tātad šodien saskaņā ar visām prognozēm prognoze neatbilst patiesībai, jā, mākonis nāk. Oskars man apčakarēja, kā es jau minēju, viņš pateica, ka būs silta saule un es varēšu sauļoties. Beigās sanāk, ka viņš man kā vienmēr ir apčakarējis. Uztais, rekur to apavu dārgie, ko mēs viņam tikko nopirkām, viņš tagad viņus jāipazāla. Nu, bet jūs uzskatāt, ka tas ir normāls cilvēku gājiens? Nu, tā godīgi, jā, nu, tā globāli. Oi, es pat nezinu, ko jums visiem šī sakarā pateikt. Es varu tikai pateikt to, ka manā dobē tās puķis tur sāk piedziedāties. Ko lūdzu? Un rekur manas rozes, viņas bija jau sākušas mirt nost. Bet šeit, reku zemītē, viņām tomēr ir lambi, jā? Rek tā lilija vien. Tieši saudzēs tur, jā? Nē. Un ko es vēl varu pateikt šī sakarībā? Klausies, zini, ko es gribēju pateikt? Ja gadījumā dzīvē tā gadās un šos seriālus skatās kādi cilvēki, kuri ražo kublus, tieši kublus, jā? Mēs gribētu nākamgad uz, pavasar, nezinu, sev kublu, ar ārējo krāsni, jo viņš ir bišķi lētāks. Lai, protams, visādas lietas gaismīgas, tur tās hidroaero masāžas. Un mēs domājam tā, ja gadījumā tomēr ir kāds, kas ražo un skatās, varbūt mēs varētu kaut kādu sadarbību izveidot. Mēs bez maksas neko neprasam. Nē, bez maksas, vai no atlaid vai kā, mēs varētu vienoties. Mēs varētu pat aizbraukt pie jums uz to, kur jūs ražojat. Jūs varētu pastāstīt, noreklamēt savu pakalpojumu. Jā. Tā kā, ja gadījumā ir kāds, mēs varētu kaut ko vienoties tā kā uz sadarbību. Jo, piemēram, tagad tādā rudenīgā laikā kādreiz atbrauc baigi forši būt. Es esmu zaļa zāle. Sveiki! Pārsteidz, kāds smuks mauriņš izskatās, jā, no sāna. Nopļauts. Nopļauts no sāna, izstās tāds zaļš, sulīgs, smuks. Bet, labi, gan jau nākamgad būs. Tādi visi vēji, vētras salauz man nojumu pa 49 eiro, reku viss izlauzts ir. Nākamreiz tad ņemsim nost, jums jāmauc uz baļi nav. Es tieši tagad gribēju ņemt nost. Nē. Jā, es viņu tagad ņemšu, tu ko? Dievs sakās. Davai beidz, jā?
Viņi jāņem, man nevajag, lai viņi man izlūst galīgi, līdz tā, ka es viņu nākamgad nevaru lietot, arī viss izlausts. Tā jānoņem šitā te, tā atbrauc kaimiņš piedāvāja ieiet baļā, kublā, mēs tieši tikko ierunājamies pirms tam, ka mums gribam kublu. Un aiziesim kublā un brauksim uz Rīgu apakaļ, pareizi? Labi, jāņem nost. Nu, pasties, nekas tur grūts nav. Viņi vienkārši pop-up telts pa 49 eiro. Nospied tur tādas metāla stopiņus, čik, nolaid uz leju kājiņus un reku viņu smuku. Viens pats es viņu laižu lejā. Ideāli, viss kārtībā. Tu viņu novākšu un miers, viņi gribēja atlikt uz citu reizi. Jā? Pasties. Mums tak sakrājās saldējumi no vasaras saldētavā. Tos taču arī vajag noēst. Un viss, Pasties. Saliec un nekādu vietu neaizņem. Ar visām LED lampiņām, kas tur iekšā bija sapīts, griezt. Galvenais pateikt, nekādu vietu neaizņem. Pagaid. Es neatbilstam, ko tu saki. Viss, un noliku šķūnītī un viss. Un tad nākamgad taisīsim tur remontus apakšā, servis kaut kādu. Zin, tas nojumi. Bagažnieka servis nodaļa. Pareizi? Tas nav. Kāds tavs rezumē? Jābrauc strādā. Kādā citā dienā vēl. Jā, kā jau mēs minējām, sezona ir beigusies. Zālīt reāli izstās pat pa sevi sulīgāka jau. Un reāli to pleķu vairs nav tā kā bija tik daudz. Bet, labi, kā jau es minēju, 10. reizi pēc kārtas, mums pavasarī vasarā būs tāds labākais rezultāts. Par cik sezonu beigsies, mēs jau te daudz neko nepļurkstam, nefilmēsim, bet kaut kādas mini updates, protams, taisīsim. Mums vēl jābrauc pakaļ daudz mantām, visādām lietām, kas ir šķīdrumi un vēl kas instruments saistīti ar instrumentiem un vispārējo, lai uz ziemu te nepaliek. Jo viss sabojāsies. Neko, ļoti smuks mauriņš, Jā? Braucam uz kublu, uz baļu? Viss, tad paldies tiem, kas nostājās. Tāds mazais update-iņš, kā viss notiekās, bērniem savus tirgus tur. Dālīs tev izaug? Tieši, kad es te nāc, pasties. Jā, daba atmodās tad, ka vasara beidzās. Jā, tad, kad es aizbraucu. Viss no ko darīt. Tā ir, kā ir tā ir. Reāli smuki izstās zālīti. Haidi ir ārā. Vai, tiekamies, ja? Nākamajā sērijā. Centīsimies kaut ko vēl izdomāt, ko var padarīt. Tajā, lai, kā sakās, lai foršs vakars, diena, rīts, kurš kad noskatījās šo video. Čau!